pati esmu stikla māksliniece caur caurēm, sākot jau no lietišķās mākslas vidusskolas laikiem, jā, tad pagājušā gadsimta 80. gadiem. Pabeidzu stikla māksliniecisko apstrādi, esmu pabeigusi stiklu arī Latvijas Mākslas akadēmijā. Un, protams, stikls ir viens no maniem galvenajiem izteiksmes līdzekļiem, kā es darbojos. Man ļoti patīk patiesībā, sākot ar vitrāžu, ar klasiskām vērtībām, kas Latvijā ir pazīstams, ar pūsto stiklu, un tad visāda veida stikli tiek izmantoti. Mans stikla mākslinieces ceļš aizsākās manas māsas privāta mājā, ieraugot skaistu stikla dekoru logā. Un izrādās, viņa bija arī mācījusies stikla mākslinieckajā apstrādes nodaļā Rīgā. Un tad tas mani interesē, jo es neko nekad pirms tam tādu vēl nebiju redzējusi. Tas stikls bija ļoti svarīgi. Jā. Katra nākamā pieredze arvien vairāk apstiprināja to, ka šis materiāls mani interesē visvairāk. Stikls ir tāds kontrastains, varbūt pilns pretstatiem materiāls. Tas, acīm redzot, ir tas. Un arī tie dažādie aspekti, kā uz šo materiālu var raudzīties, gan no ķīmiskā sastāva, gan fizikālā, gan optikas, gan vispār kā tas emocionāli iedarbojās uz cilvēku. Un, tur es tā saskatīju plašas iespējas. Tāpēc man tas tā dara. Un, protams, pūstais stikls bija tas, kurš riktīgi, kā saka, mani aizkustināja. Tieši tas process. Šur braucot, es ar šo domāju, kas tad tas ir ar to pūsto stiklu. Un tad ir tā, ka tas ir tas kontrasts pirmām kārtām, jā, tātad tu redzi, kā materiālā konsistence mainās, bet otrs ir tas karstums, tās vēlme, ja, tas, kas varētu, tā metaforiski, es to varētu salīdzināt ar dzīvi, ar kaislību, ar kaut ko tādu aizkustinošu, un kad tu esi iekarsts uz kaut ko, un tad ir tas karstais stikls, un tad, kad tas ir atdzisis, tad ir tā dzīve, tā augstā, tev kāds griež, tev kāds slīpē, kāds sīt. Tad tas kopā tas veido to mākslas darbu, jā, bet pūstais ir tā dzīvības, tā uguns, tā ir tā, kas, tā kā Jāņuguns arī ir dzīvības simbols. Mana pirmā pieredze ar pūsto stiklu bija studija gados Latvijas Mākslas akadēmijā Ļvivā. Un tā bija viena tiešām ļoti lieliska pieredze, tāpēc, ka es varēju sēdēt fabrikā uz beņķīša no rīta līdz vakaram un skatīties, kā to dara. Tātad ar acīm mācīties procesu. Un tas, kad ir jāsadarbojas ar meistaru, tas ir interesanti kādam izstāstīt ideju, uzzīmēt ideju. Un otrs ir, es domāju, man tur palīdz arī mana dejošanas pieredze, kas arī ir tāds grupas pasākums, un ka tev ir jāizjūt partneris, un kaut kā bez vārdiem jāsarunājās, jāraida tas impulss, kas ir nepieciešams, un līdz ar to arī tad, kad uzzīmē to stikla objektu skici un sāc strādāt kopā ar meistaru, tā ir tāda interesanta, ļoti dziļa, profesionāla saruna. Un ne jau ar visiem arī var tā meistariem nemaz jau tā nesenāk, tā partnerība šajā mākslas darba izstrādē. Stikla sajūta, jā, stikla sajūta manī ir vienmēr, un es domāju, ka tas ir tas materiāls, ko kādreiz varbūt
filozofi meklē to filozofu akmeni, tad, manuprāt, tas ir stikls, jo šis materiāls rosina iztēli, rosina fantāziju, un tu vari no tāda maza stiklā atspīdumā, teiksim, kaut kāda momenta aizdomāties ļoti tālu, pilnīgi pavisam citām tēmām. Un tas man ļoti uzrunā. Un attiecīgi arī, eksperimenti ir interesanti. Tas tāds mesties stāvus ūdenskritumā, tad redzēt, kas notiek ar to stiklu. Un tas, kad nav tā īpašā vajadzība speciāli atkārtot izdarīto. Tas ir tas mākslas fenomens, kad es kaut ko izdaru, uztāju uz stikla mākslas darbu, es pieņemu, ka es viņu nemaz nevaru otrais atkārtot. Viņš vienkārši nesanāks tāpēc, ka es intuitīvi darbojos. Kaut ko zinu, kaut ko nezinu, tad es tā pamēģinu un forši izskatās. Un tā. Tas arī ir tas stiklu unikalitāte, ka ir vairāki veidi, kā teiksim, strādāt ar šo materiālu. Var ļoti iedziļināties tehnoloģijā, var iedziļināties amatnieciskajā prasmē un izkopt līdz perfektumam tur kaut kādu vienu paņēmienu, kā es varētu strādāt kaut kamā. Un otrs ir ļauties šiem eksperimentiem. Un trešais, kā jau es sākumā arī minēju par to, ka stikls man tomēr arī asociējās metaforiski ar pašu dzīvi, tad tās īpašības, kas ir šajā materiālā, ir diezgan viegli pārnest uz tādām, cilvēka emocionālo, psiholoģiskā stāvokļa vizuālu raksturojumu. Tāpēc es arī ar performanci nodarbojos, jo, teiksim, viena no pēdējām manām performancēm, kas arī tagad bija atbalstīta un pieņemta performances festivālā, bija, kur es tumsā nakts gaismā, pilnmēnesis gaismā ar stikla bumbu, kristāla stikla bumbu pārvietojos tur pa telpu, un tad tie atspīdumi, un kas tas viss. Un tad tāds vienkāršs priekšmetiņš, bet uzreiz tas kopā ar video projekciju, ar horeogrāfiju, ar skaņu, tas rada pilnīgi citu pasauli un pilnīgi citu tādu vēstījumu. Mana interese mākslā ir, varētu teikt, iedvesmu, es smeļos no manas arī savas ikdienas dzīves. Un, protams, man interesē gan scenogrāfija, man interesē telpu apdzīvot, un arī spogulis ir viens no elementiem, kas labi sasaucās ar stiklu, kas arī ir dziļi filozofisks priekšmets pats par sevi. Viņš nes līdzi metaforas, un tas ir vairāk tā kā pašatklāsme, vai arī sevis neredzēšana un iedziļināšanās un atspoguļošanās. Un tāpat arī gaisma, kas ir svarīga, gaismas ķermenis, kā tāda bumba, kā mēnesis, kas ir iekārts kādā šķidrautā, arī noteiktā vidē nes attiecīgi tādu mazliet varbūt romantisku vēstījumu. Man bērni ļoti daudz ietekmē bērnu darbības. Es skatos, cik viņi brīvi glezno, un tad man arī patīk tā paspēlēties, un kaut kas dažreiz sanāk, un fotografēt patīk, un ar fotogrāfiju apvienot ar stiklu. Arī ir tāds viens no veidiem, kā attēlot savu emociju kādā dzīves situācijā. Šajā stikla sajūtas simpozijā es, protams, nāku atkal ar savu bagāžu radošo. Es esmu paņēmusi līdzi visas savas, ne visas, bet daļu no savām skicēm, kuras pierakstiem, tādiem dienas grāmatas un tehniskiem pierakstiem un fotogrāfijām, kuras es arī tad gribētu izmantot stiklā.
pūšanas procesā. Nu, ir zināms, ka ar slapju avīzi ir skaisti veidot stiklu, tad tā mana iecerē ir ar tām savām skicēm, kas jau ir kārtīgi izmērcētas, ar tām veidot stikla cilindru un attiecīgi arī pieskaņot krāsu, un tad es vēl tā īsti nezinu, es ietekmējos mazliet no muzeja ekspozīcijas, tieši no mākslinieciskās ekspozīcijas daļas, kur ir spēles ar krāsu pārējām un tās skices, un tas viss kopā, tas rada to sajūtu, kad tas stikls man ir svarīgs, to tas rada. Kas tur beigās būs, to es pat vēl nezinu, bet tāds intuitīvs ceļš tam ir skaidrs, jā. Man Līvānu stikls, protams, saistās ar šodienu, ar iespēju strādāt stiklā, nav jāskrien nekur prom no Latvijas, ka es varu atbraukt pat uz Līvāniem un pastrādāt šajā pūstā stikla tehnikā, bet skatoties atkal to stikla muzeja eksponātus, es redzu, tāda liela jauda ir bijusi, un es domāju, ka šī jauda ir arvien vēl eksistē, viņa ir. Un tā ir tā enerģija, varbūt tā es to varētu teikt, tā enerģija, jauda, kas te pievelk un ir. Un, protams, man interesē vairāk mākslinieciskā daļa, un attiecīgi to es arī tā vairāk arī papētu, ja.